Tad sadvolejbols, tas ir volejbola paveids, kuru spēlē sedus, arī 6-pret-6, tāpat kā klasiskajā volejbolā. Pirmā galvenā atšķirība tā ir tā, ka drīkst bloķēt servi un nedrīkst arī atraut dibeni no grīdas, jā, tieši, kad ir kontakts ar bumbu. Šos krēslus katri sportists ņem uz sacensībām līdzi. Un no šāda krēsla veids disciplīnas. Vālītes mešana, lodes grūšana, diska mešana un vēl ir šķēpa mešana. Tātad sēdošie šāda varianta krēslus. Mums parasportā ļoti atšķirīgas ir tās medicīniskās grupas, un tāpēc atšķirās arī tie sporta inventāri, kādi viņi ir. Ja? Vienam lielāks, vienam mazāks. Un tādi jautājumi citi saka, piemēram, mana grupa grūž 2 kilogramīgi. Un tad daudz saka, oi, kas tur 2 kilogrami sēdoši, es tur aizgrūdīšu vairāk. Pēc būtības tas tā nenāk fiziski, bet sēžot tas ir pavisam savādāks iespējas. Atšķirās tikai pa lielam ar to, ka mēs sēžam ratiņkrēslā. Laukums ir tieši tas pats, bumba ir tā pati. Lielos vilcienos viss tāpat kā parastā basketbolā. Ratiņtenis atšķirās no parastā tenisa ar to, ka tur ir pieļaujami 2 atlicieni, no kuriem pirmajam jābūt laukumā iekšā. Un to, ka cilvēki pārvietojās ratiņkrēslā. Principā pārējais viss ir tieši tas pats.